Par basketbola pirmsākumiem Latvijā uzskatāms 1920. gads, kad Rīgas vingrotāju biedrībā uzceltajā sporta zālē tiek piestiprināti basketbola grozi. Bumbas spēli latviešiem iemācīja amerikāņi, precīzāk jaunekļu Kristīgās savienības darbinieki, kuri kara izpostītajās Eiropas valstīs organizēja apgādi ar pārtiku un medikamentiem, pie viena popularizējot savas tradīcijas. Jau pavisam neilgi pēc tam, 1923. gada 28. novembrī, tiek nodibināta Latvijas Basketbola savienība, un jau 1924. gada aprīlī Igaunijā tiek aizdīta pirmā starptautiskā basketbola spēle, kurā uzvaru ar rezultātu 20-16 gūst latvieši. No 1926. līdz 31. gadam basketbols Latvijā iegūst vēl ar vien lielāku popularitāti, it īpaši jauniešu un studējošo vidū. 1932. gada 18. jūnijā Ženēvā Latvijas basketbola sabiedrības pārstāvis Jāzeps Šedeiko kopā vēl ar 7 līdzdibinātāju valstīm parakstīja Starptautiskās basketbola federācijas dibināšanas protokolu. 1937. gadā Valdemārs Baumans tiek iecelts par Latvijas izlases treneri, un jau 1935. gada maijā latvieši izcīna Eiropas pirmo meistartitulu basketbolā. 1935. gada veidoto Latvijas izlasi, zinām arī kā sapņu komandu, sastādīja 10 spēlētāji – Mārtiņš Grundmanis, Džeimijs Raudziņš, Aleksejs Amnufrijevs, Rudolfs Jurciņš, Visvalds Melders, Jānis Lidmans, Herberts Gubiņš, Edvards Andersons, kā arī Andrejs Krisons un Edgars Rūja. Kā galvenais treneris izvirzīts Valdemārs Baumans. Pirmās ģimnāzijas skolāns jau 1927. gadā pirmo reizi tika iekļauts valsts savienības sastāvā. 1930. gadā uzsāka tautsaimniecības studijas Latvijas universitātē un paralēli mācībām nodarbojas ar sportu Universitātes sports komandā, kur ilgus gadus spēlēja kā centra spēlētājs. Ženēvas turnīra laikā 3 spēlēs viņš guva 44 punktus, kas ir neticami iespaidīgs rezultāts, ņemot vērā, ka tobrīdējā punktu sistēmā neeksistē 3 punktu metieni, bet gan parastie metieni 2 punktu vērtībā un soda metiens 1 punktu vērtībā. Viņa ietekme valsts vienības sastāvā bija būtiska. Arī presē viņu slavēja. Kāds reportieris par Jurciņa dalību komandā izteicās šādi: basketbols ir komandas spēle, bet valsts sacīkšu panākumu laureāts dalot, šim apbrīnojamam sportistam piekrista gandrīz puse. Pēc otrām Eiropas meistaru sacīkstēm Latvijā 1937. gadā Latvijas karstākais sportists vēlējās veltīt vairāk laika studijām. Atstājot basketbola laukumu, 1940. gadā viņš apprecējās ar Veroniku Longfeldi un jaudibinātajai ģimenei drīz pievienojās 3 bērni. Viņš strādāja par grāmatvedi Dzelzceļa virsvaldē un Finanšu ministrijā. 1945. gada Latvijas PSR laikā Rudolfs Jurciņš trenēja sporta biedrības Daugava basketbolus. Diemžēl zvaigžņu spēlētājs stāsts nebeidzas laimīgi. Tā paša gada oktobrī viņu arestēja par nelegālu ieroču glabāšanu un izsūtīja uz Sibīriju, kur mira nepietiekama uztura un smagā darba izraisītās slimības dēļ. Jau skolas laikā Jānis Lidmans bija aktīvs un daudzpusīgs sportists, pārstāvot gan skolas komandu, gan Latvijas sporta biedrības komandu, kur spēlēja kopā ar Rudolfu Jurciņu. To gan nedrīkst sajaukt ar Latvijas Basketbola savienības komandu. Tās ir 2 dažādas lietas. Latvijas valsts vienībā Lidmans spēlēja no 1927. līdz 1936. gadam, kad viņš atteicās no basketbola par labu futbolam. Latvijas futbola izlases sastāvā viņš spēlēja no 1931. līdz 1940. gadam, ar laiku kļūstot par izlases kapteini. Arī Jānis Lidmans Latvijas izlasē Ženēvā deva nozīmīgu sniegumu. Turnīrā 3 spēļu kopsummā viņš guva 16 punktus. Presē viņu slavēja par ātrumu, kustīgumu un rezultātivitāti. Viņš tika apbrīnots par trāpīgiem metieniem no dažādām vietām laukumā, grūtās spēles situācijās, un futbolā novērtāts par spēles taktisko izpratni un tehniskajām prasmēm. Pēc turnīra viņš nepiedalījās nec 38. gada Olimpiskajās spēlēs Vācijā, nec 37. gada 2. Eiropas meistaru sacīkstēs. 36. gadā viņš salālājās ar Annu Steinbergu. 2. pasaules kara laikā bēgļu gaitās viņš dodas uz Vāciju un vēlāk pārceļas uz Austrāliju. Un Latvijā vairs iegriežas tikai 70. gados kā viesis. Edvards Andersons, tāpat kā pārējie ģimnāzijas sportisti,
Arī sācis nodarboties ar basketbolu jau skolas gaitās, kur arī pārstāvēja sacensību aprindās. Universitātes gados bijis universitātes sports kapteinis. Latviju pārstāvēja gan Ženēvā, gan 36. gada Olimpiskajās spēlēs, gan 2. Eiropas meistarsacīkstēs basketbolā. Ženēvā viņš gan neizcēlās ar iegūtu lielu punktu skaitu, bet gan ar savu rūpīgo aizsardzību. Latvijas universitātē studēja tieslietas. Šādi tad uzspēlēja arī futbolu. 1939. gadā Rumāņu valstsvienība piedāvāja viņam kļūt par valstsvienības treneri. 1941. gadā, sākoties vācu karaspēka ienākšanai Latvijas PSR teritorijā, Andersonu ieceļ par sporta pārvaldes lietu pārzini, nedaudz vēlāk par Latvijas basketbola dzīves vadītāju, un viņa vietnieks bijušais treneris Baumans. Andersonam par sporta pasākumu organizēšanu un uzticības izrādīšanu piešķir 2. šķiras dzelzs krusta ordeni. 1950. gadā PSRS drošības iestādes Edvardu Andersonu apcietināja. Šķietami safabricētā krimināla lietā apsūdzēts un notiesāts. Gala lēmums sūtīt uz Sibīriju, un arī tur Edvards Andersons organizēja basketbola spēli ar lietviešiem. Pēc atgriešanās no izsūtījuma viņam varas iestādes aizliedz iesaistīties basketbola dzīves organizēšanā. Turpmāk viņš strādāja Rīgas tramvaju un trolejbusu pārvaldē un uz basketbola sasniegumiem līdz sekoja kā skatītājs. Tāpat kā pārējie Gubiņa skolas biedri, arī viņš studēja Latvijas universitātē, bet gan arhitektūru. Lai gan Herberta Gubiņa vārds nav tik bieži dzirdēts, viņš arī palīdzēja komandai Ženēvā. Gubiņš Latvijas izlases nepārstāvēja Berlīnas Olimpiskajās spēlēs, bet spēlēja 2. Eiropas meistarsacīkstēs Rīgā. Viņa otrs sporta veids bija burāšana, kur guva starptautiskās sacensībās augstas godalgas. Viņš bija padomju varas uzmanības lokā, tādēļ arī viņš ar savu ģimeni migrēja uz Vāciju. Neveiksme. Tur viņu mobilizē un izmanto kā tulku. Atgriežoties Latvijā, viņš turpina strādāt arhitektūrā līdz 1952. gadam, kad pārceļas uz dzīvi Kanādā, kur pavada lielāko daļu savas dzīves, šādi tad spēlējot vietējā Toronto klubā. Pirmās ģimnāzijas skolēni pārsvarā turējās kopā universitātes sports komandā, Ženēvā, Olimpiskajās spēlēs un pat 2. lielmeistarsacīkstēs. Viņus cieši saistīja arī basketbols. Pēc sporta karjeras noslēgšanās izbijušajiem sportistiem patika strādāt par sporta reportieriem. Visi 4 basketbolisti skolu beidz daudz maz līdzīgos laikos. Jūtami Latvijas sporta izaugsmi iztraucējis 2. pasaules karš. Varētu spekulēt par dažādiem iznākumiem Latvijas attīstībai basketbolā, ja 2. pasaules karš nekad nebūtu noticis. Lielākoties tieši pirmās ģimnāzijas skolēniem ir izdevies izdzīvot visilgāk, izņemot Jurciņu, kurš miris pāragri. Darba izpētē noteikti ievēroja, ka inteliģentākajiem Latvijas skolēniem ir jūtama vēlme nodarboties ar sportu, it īpaši augstā līmenī. Un pie tam ne tikai vienā sporta veidā vien, bet vairākos un pat vienlaicīgi. Arī mūsdienās skolā mācās vairāk sportisti, kur dažādos sporta veidos Latviju pārstāv starptautiski.